Ogres novada Lauberes pagasta iedzīvotājiem ziema kļūst par īstu pārbaudījumu. Pašreiz vēl skurstenis kūp un dzīvokļos esot silti, taču ļaužu prātus satraucis pagastā izplatītais paziņojums, kurš vēst, ka ja rēķini netiks apmaksāti, no pirmdienas apkure tiks atslēgta. Parādnieks šeit ir katrs otrais, bet stāsti visai līdzīgi. Zaudēts darbs vai samazināta alga. Viss ir pasliktinājies. Man pašai kopš pagājušā gada arī ir alga samazināta, un šogad vēl janvāra algu vēl neesmu saņēmusi. Bet decembrī es 30 latus iemaksāju, man ir visi čeki. Ja nav pagastam citas izējas, lai mani utrupē. Es nekā nevaru, lai liek mazus bērnus, lai liek visu laukā. Loģiski tas nebūtu, jā. Es ļoti ceru, ka tā nebūs, ka cilvēki paklausīs to, kas ir rakstīts lapiņās, jā, un samaksās šos lielos parādus, jā. Rēķini nav mazi. Siltummezgli pie ēkām nav uzstādīti un par 1 kvadrātmetru jāmaksā 1 lats 38 centīmi. Toties pirms 2 gadiem uzstādīti 3 jauni granula apkures katli un toreiz solīts, ka siltums kļūs lētāks. Tagad tie stāv dīkā, bet siltuma ciematam nodrošina šoruden uzstādītais malkas apkures katls. Vienu apkures sezonu, kad nebija ziema, vispār nevarēja neviens piegādāt malku, jo mežā netika iekšā. Mēs kurinājām ar granulu katliem. Vismaz mēs nodrošinājām siltumu. Es domāju, ka tas nav slikts piemērs. Tā mums ir drošība. Jebkurā gadījumā mēs varam variēt ar kurināmiem. Pagasta komunālā dienesta vadītājs stāsta, ka esot brīdinājis, ka granulu katli nebūšot ekonomiski. Tomēr uzskata, ka pie izveidojušās situācijas vainīgi ir nevis iegādātie katli, bet iedzīvotāji parādi. Bet ko darīt? Ko darīt? Saprotiet, es nezinu, ko tad man darīt. Redziet, valdībai ir trūka naudas noņemt pensioniem, skolotājiem, no kā man noņemt, man ir jautājums. Kopējā parāda summa par komunālajiem pakalpojumiem jau pārsniegos 30 000 latu, bet malkas kaudzes pie katla mājas sarukus pavisam maz un naudas kurināmā iegādē nesot. Ogres novada doma gan saka, ka apkures padeves pārtraukšana pašā ziemas spēlgonī nepieļaušot, tomēr kas notiks tālāk, nezina neviens. Iedzīvotāju labklājības uzlabošanos tuvākajā laikā nesaredz, bet pašvaldības iestādes no centralizētās siltuma apgādes aizvien vairāk tiek atslēgts. Tagad viņa augšas bērnu nams tūlītās arī, rajons tā kā nemaksās novads. Viņu atslēgs, tas nozīmē, ka mums pie tā tarifa atkal būs 20 centīmi. Bet nevar tas cilvēks nomaksāt, es teicu.